Cilvēks redz otrā cilvēkā to, kas pašam uz sirds. Šo jūs varējāt redzēt vienā no manām video. Ko tas nozīmē? To, ka cilvēks skatās uz cita cilvēka izskatu, organizāciju, kurā viņš ir, un citām lietām. Bet kas viņš realitātē cilvēki neskatās. Piemēram, kad es saku, esmu par Latviju, un man vienalga uz citām valstīm. Mans centrs ir tieši Latvija. Man ir tuvi tieši Latvijas problēmas, nevis svešas valsts problēmas. Mums jātīsta sava valsts, un tad domāt par finansēšanu un palīdzību citām valstīm. Mani nosauks par to, ko domā par visiem. Bet ja nacionālists saka, mums vajag imigrantus no trešām valstīm, viņš paliks par nacionālistu. Vai nacionālim nevajadzētu domāt tieši par savu valsti vispirms un par savas nācijas problēmām? Es dažiem esmu teicis, es esmu vairāk nacionālists nekā Nacionālā apvienība, bet tā kā neesmu pilnīgs latvietis, es nevaru sevi saukt par nacionālistu. Bet tā kā mans centrs ir Latvija, un es skatos tieši uz Latvijas problēmām un domāju arī, kā dažus izmainīt, es varētu nosaukt sevi par nacionālistu. Otrkārt, cilvēki, kuri kritizē cilvēku tikai paskatoties uz citu, arī ir muļķības pazīme. Jo, lai uzzinātu cilvēku, ir jāzina viņa vēsture un jāskatās viņa dzīve, pirms izteikt par viņu savu viedokli. Piemēram, cilvēks nezina, kas ir fašists vai nacists, bet apsaukājas ar šiem vārdiem, izraisot naidu, kā arī bieži dzirdu vatņiks. Bet cilvēkam, kuram ir vienalga uz Krieviju un Ukrainu, bet centrā stāv Latvijas attīstība, kas viņš ir pēc muļķu domām? Tāpēc atcerieties, ja vēlaties uzzināt cilvēku, ir jāuzzina viņa vēsture, vai prasiet viņam pašam un uzdodiet jautājumu, un izdzirdot atbildi, prasiet, kāpēc viņš tā domā. Tā jūs uzzināsiet par cilvēku vairāk un parādīsiet, ka jums ir gudrība. Un nobeigumā es gribētu pateikt ar Salamāna vārdiem. Muļķim nevajag zināšanas, bet gan grib izteikt ātrāk savu viedokli. Es, Juris Aleksejevs, esmu kandidāts no Centra partijas. Ja vēlaties alternatīvu vecajiem, balsojiet par 6. sarakstu, lai Dievs dot mums mieru.